Šī gada 16. un 17. martā Rīgas Latviešu biedrības nama telpās notiks konference Latviskās pirts tradīcijas ģimenē. Konference rīko biedrība Lauku pirtnieki sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Nacionālās identitātes komisiju ar mērķi veicināt sabiedrības interesi par latviskās pirts tradīcijām, to apzināšanu un saglabāšanu, kā arī lai popularizētu pirti kā latviskās fiziskās un garīgās veselības uzturēšanas neatņemumu sastāvdaļu, kā latviskas ģimenes pamata stiprinātāju. Konferencē piedalīsies pirtnieki, savas nozares speciālisti. Viedokļi par peldēšanu ziemā krasi atšķiras, toties tādas problēmas kā svara palielināšanās uz ziemu esot risināmas tieši baseinā. Tas veicina organisma rūdīšanu. Ūdens temperatūra baseinā ir 8 līdz 10 grādus zemāka nekā ķermeņa temperatūra, kas veicina kaloriju patēriņu un sekojoši tauku samazināšanos. Ūdens labvēlīgi iedarbojas uz sirds un asinsvadu, elpošanas, kaulu un balsta sistēmu. Ūdens spiediens uzlabo asins apgādi sirds un asinsvadu sistēmā, kas savukārt stabilizē un uzlabo pulsu un sirdsdarbību. Šī iemesla dēļ pēc ūdens procedūrām parasti jūtamies mierīgi un dienas stress ir pārgājis vai vismaz mazinājies. Nesen veiktais pētījums Amerikā pierādījis, ka grūtnieces, kuras dzīvo teritorijās ar lielu gaisa piesārņojumu, riskē ar bērna piedzimšanu nepietiekamā svarā. Toties liels izplūdes gāzu daudzums pieaugušajiem palielina risku saslimt, piemēram, ar cukura diabētu un sirds slimībām. Tas nesot nekas dzīvībai tik bīstams, bet pamazām tas varētu nodarīt lielu kaitējumu kopējai veselībai.